Fjodors iestājās darbā, un darba devējs tūdaļ lika viņu pie darba. Lika zāģēt koku. Strādā! Fjodors nekad agrāk to nebija darījis un iezāģēja sev kājā. Au, 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 au! Stulbenis! Pats vainīgs! Kurš šajā situācijā ir atbildīgs par notikušo? Katrs cilvēks, kas atnāk uz darba vietu, uz jaunu darba vietu, viņam tiek novadīta ievadu instruktāža. Ja? Šajā ievadu instruktāžā tiek izstāstīti vispārēji principi par uzņēmumu darbību, kāds darbības profils, kādas bīstamās vietas ir, ja? Kāda kārtība ir uzņēmumā, kā tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes. Tas ir, vispārīgi. Pēc šīs informācijas, ja, viņš attiecīgi parakstās noteikts formas žurnālā par ievadu instruktāžu saņemšanu, un šajā žurnālā parakstās arī instruktāžas vadītājs. Instruktāžas vadītājs parakstās par to, ka viņš ir pārliecināts, ka instruktāžas saņēmējs ir sapratis šo instruktāžu, dodoties uz konkrētu darbu vietu, ja, kā šajā gadījumā uz koku zāģēšanas vietu, ja, tad šim darbiniekam tiek novadīta instruktāža konkrētajā darba vietā, konkrētajām iekārtām, ar ko viņš strādās. Šajā instruktāžā viņam izstāsta par konkrētiem paņēmieniem, drošiem paņēmieniem, kā veikt šo darbu, par konkrētām darba aizsardzības prasībām šī darba pildīšanā. Un arī tāpatās pēc šīs instruktāžas saņemšanas darbiniekam jāparakstās šajā instruktāžas žurnālā. Un attiecīgi arī darba devējiem jāparakstās šajā instruktāžas žurnālā. Konkrētajā gadījumā darba devējs pieļāvis kļūdu, ja, viņš šo instruktāžu nav novadījis, viņam nav noformēti šie, kā teikt, abi divi žurnāli, ja, un līdz ar to viņš būtu vainojams šajā nelaimes gadījumā. Strādā! Kā tā? Skaidrs, šef! Malacis, Fjodor! Atceries! Uzsākot darbu jaunā darba vietā, darba devējam tevi ir jāinstruē par veicamajiem darbiem, par to, kā apieties ar iekārtām un darba rīkiem, kā arī jāiepazīstina ar darba drošības noteikumiem. Ķeries pie darba tikai pēc tam, kad esi saņēmis instruktāžu.